diskurs pārstāvē pilnīgi pretēju viedokli, vai arī, teiksim, tāds instruments, kā pārvarēt šo plaisu, kas vērās aizvien plašāk starp impērijas un Romas katoļu baznīcas interesēm, šis mazais tiltiņš, šis trauslais tiltiņš varēja būt Mārtiņš Luters, kurš varēja palīdzēt ķeizaram pietuvināties Romas un nobilitātes starpā. Kā mēs mainīsim ekonomiskās attiecības mūsu vidū, kādu lomu un kādu ieņems Dieva vārds un vispār ticība. Arī, citu, konfrontācija, bet es teiktu tā ir saskarsme un apmaiņa. Mūsu saskarsmē, gan mūsu komunikācijas instrumentos, gan arī dažādos morāls un ētikas jautājumos, kur mums ir jāpārskata, acīm redzot, mūsu vērtību sistēmu. Kā mēs to izdarīsim, cik mēs būsim inteliģenti vai arī nē. Es domāju, tas ir tas lielais pārbaudījums, tas milzīgais izaicinājums, kas ir kopīgs un kas savieno šos laikus, un līdz ar to mums ir svarīgi domāt gan par Wormsu, gan par Romu, par Luteru, par Kārli. To viņš pats bija kā par sevi rakstījis, un šo savu rakstu pārējais sajies. Tad vairs formai arī nav nozīmes. Nosodoši, bet dažādām nebūšanām. Laudzēja sasmušās pastalas uz gula un manīju, ka mani apņem asi smirdēja pēc zirgas vieniem. Meži un virzes.